Ok, praktiskais padoms par ķiplokiem. Ķiploks baigi foršā lieta. Es viņu bieži vispār lietoju ēdienos, visādos ēdienos, un es viņu lietoju kā garšo. Ne tik daudz kā, teiksim, medicīniskā kaut kāda lietņa, bet kā garšo. Mēs varam, protams, katru reizi paņemt vienu ķiploku, mēģināt viņu nomizot atkal, teiksim, kā viņu nomizot. Man patīk, teiksim, starp rokām šeit te sarīvēt un miziņu nāk ļoti vienkārši nost, ja, tādā veidā. Un ko mēs daram? Mēs viņu varam griezt. Un katru reizi viņu griezt šķielītēs šitā te un tad vēl kapāt un kapāt un kapāt. Ja? Bet tā kā es lietoju ķiplos ļoti daudz un ļoti bieži, ko es parasti daru, es paņemu kombainu, lielo kombainu aparātu, un es salieku daudz ķiplos, nomizoju ļoti daudz ķiplos, vai 1 galviņu, 3 galviņu, 4 galviņu, 5, 6, 7 galviņu. Viss ir atkarīgi, cik daudz no ķiploku ir vajadzīgi. Šodien, rīt, parīt un tā tālāk es padomāju. Un ko es izdaru? Es viņus samāju, un viņas izskatās lūk šādi. Tad es viņus ielieku iekšā burkā. Šī burciņa drusciņa pa liela, bet, nu, man mazāk burciņa nebija. Un ko es izdaru? Es ielieku iekšā burkā. Tā. Pārlēju ar drusciņu olīveju. Tā. Es uzlieku vāku pa virs, pa visu iemais. Un tā, kad viņš ir zem olīvejas, tādā veidā viņš arī, tas ķiplociņš nedaudz, kā varētu teikt, konzervējās tajā olīveļā, un mums ir foršs ķiploks, nevis tikai šodien, bet rīt, parīt, un, nu, var arī drusciņi ilgāk.